Sveicināti, mani mīļie lasītāji! Vakardien 21. jūnijā es paspēju tikt uz Daugavas peonijām. Tā ir tāda saimniecība, kas atrodas netālu no Daugavas un kur ir ļoti daudz skaistu peoniju. Ir dažādas šķirnes, dažādi ziedi. Kad mēs tur atbraucām ar draudzenīti un viņas dēliņu, tad kā aizgājām skatīties ziedus tā. Ilgi skatījāmies, pētījām, sapildējām, un bija tik daudz skaistu ziedu, ka visus gribējās greiz vai ielikt, lai var viņus redzēt video. Katrs zieds ar savu krāsu, ar savu izteiksmi, ar savu arī citi lielāki, citi mazāki, citiem dzeltena maliņa, citiem ziediņš tāds ļoti izplaucis un ārkārtīgi skaisti, dvēselē baudījums tāds, ko vārdos izteikt nevar. Mēs garīs pusotru vai līdz 2 stundām mēs tur nostaigājām, bet laiks vienkārši apstājās, bet tik ļoti skaisti. Tā kā vērojiet līdz, priecājieties arī jūs. Daugavas peonijās es cenšos aizbraukt katru gadu, un neskatoties uz to, kad ir būts un redzēts ar katru gadu, ir aizvien kaut kas jauns, kas atkal priecē sirsniņu, un kad vienkārši gribās to skaistumu izjust, izbaudīt tā lēnām, pasmaržot ziediņus. Viņi katrs ir brīnišķīgi, katrs ir kaut ko savu skaistu, un tā kā pavērojiet arī jūs. Redziet, šeit ir jau cik daudz viņu ir. Un cik dažādi, pat atgādina brīžiem neļķīti, atgādina brīžiem rozīti. Jā, tad ar pildītu vidiņu tādu un krāsu tādu. Un, vienkārši fantastika. Man laikam telefonā ir daudz ziedu bilžu. Un draudzenīte arī starp ziediem. Tā, skatieties tālāk. Arī redzēt, cik ļoti pildīts vidiņš rozā krāsā. Dažādi tie ziediņi. Var tikai apbrīnot saimniekus un darbinieks, kas šeit strādā, kas katru gadu to visu aprūpē teritoriju un iestāda pa jaunam. Un šeit bija arī cilvēki, kas uz vietas nopirka peoniju ziedus, un arī stādiņus var nopirkt un aizvest līdzi uz savām mājām, lai arī mājās zied tādas skaistas peonijas šķirnes. Un šī krāsa ļoti patikās. ļoti. Arī gaišie, maigie toņi. Un tie ziedi ir tik lieli, ka viņi pat liekas te roku, ka noliek blakus, tad var redzēt, ka tas zieds ir vienkārši ļoti liels. Un arī ar tādu pildītu vidiņu ir. Un arī vēl viens papildus lauks bija. Šī krāsa likās ļoti skaista. Un arī tās košie toņi. Un vienkārši katrs ziediņš likās tā, ka pilnīgi var viņu gleznāt, cik ļoti skaisti. Un kad vēl viss tas lauks tādos ziedos, tas tik ļoti iedvesmo. Šī atgādināja rozīti, tāda pilnīgi, tā kā būtu rozīta, tāda pildīta. Skaistā vidiņā ziedu, viņi arī ļoti skaisti smaržo. Burtiski tā, ka pasmaržo un viss tas lauks smaržā, ziedu smaržās. Un arī tas dzeltenais vidiņš, viņš tik ļoti interesanti izskatās. Īstenībā komentāri tā kā lieki to visu vajag redzēt un aizbraukt, un patiesībā sakot, vēl daudz ziedu bija pumpuros, un vēl var paspēt aizbraukt, redzēt, izbaudīt, izjust. Un šeit ir ieejas maksa pa ziedojumiem, kas ir vispār ļoti demokrātiski un ļoti tā pretīm nākoši, jo īstenībā šeit ir ārkārtīgi daudz darba ieguldīts. Tā kā noteikti aizbrauciet un papriecājieties par skaistumu tuvāko dienu laikā,
jo peonijas ir tādi jūtīgi ziedi, un viņi zied arī, kaut kādu konkrētu laiku, un tad jau jāgaida nākamais gads, kad atkal būs jauni ziedi. Jā, un saulainā dienā, kad debesis ir zilas un viss izskatās tā kā pasakā. Jā. Mēs speciāli braucām, lai aplūkotu, papriecātos, izsmaržotu, izjustu un noķērām to labo sirds sajūtu, kad iedvesmojies un gribās vēl kaut ko forši sadarīt no tā, ka iekšā sirsniņā ir laba sajūta. Redziet, cik skaista, vienkārši mākslas darbs. Jā. Tā kā lielo paldies teikšu saimniecības visiem cilvēkiem, kas strādā, kas to visi ir radījuši, jo tur ir milzīgs darbs iekšā, un patiešām paldies, kad ir tāda vieta, kur tā var atbraukt un priecēt acis un sirsniņu. Tā kā, ja jūs varat, noteikti aizbraucat. Tā kā visu to labāko gan viņiem, gan mums, gan jums, un līdz nākamai reizei. Tā.